Latvijas farmaceitu biedrība ir uzsākusi tādu pilotu projektu, kurā mēs veidojam zāļu lietošanas pārskatus pacientiem, kuri lieto vairākus medikamentus. Mēs esam izvēlējušies šajā projektā uzaicināt pacientus, kur lieto vismaz 5 medikamentus vienlaicīgi un kuriem ir vismaz 2 hroniskas saslimšanas. Mēs veidojam arī tādu IT risinājumu, kurā tātad farmaceits apkopo visu informāciju par katru konkrēto pacientu un ievada gan informāciju par viņa saslimšanām, gan arī par visiem lietotajiem medikamentiem. Atbilstoši viņa dienas režīmam ir sadalīti medikamenti, tātad, kur ir jālieto ar norādi pirms, pēc brokastīm, pēc ēdienreizes, šo mēs pieliekam pie leduskapa, lai mums katru dienu ir priekšā, kā pareizi to visu darīt. Šajā projektā farmaceits neko nemaina, viņš tikai apkopo to, ko ārsts ir izrakstījis, nekas netiek mainīts, ir tikai tātad salikta šī lietošana. Uzsākot šo projektu, mēs arī tiešām secinājām, ka mums ir ļoti daudz pacientu ar daudzām saslimšanām, kur vienlaikus jālieto ne tikai 5, 10, bet arī daudz ir virs 20 medikamentiem. Un tāpēc šis pakalpojums tiešām viņam ir noderīgs, jo beidzot viņš pats arī redz visus tos savus medikamentus, ko viņam lietot, un viņi tiek sagrupēti pa šiem lietošanas laikiem. Zāļu ražošana un teiksim, izveidošana ir ļoti sarežģīts process, un katram medikamentam tiešām ir atrasts tas viņa labākais veids, kā viņu lietot, lai tātad sasniegtu maksimālu labumu un savukārt būtu maksimāli mazs skaitējums. Šobrīd 50 farmaceiti ir apmācīti šim konkrētajam projektam, gan strādāt ar šo IT rīku, gan tātad arī konsultēt pacientu. Farmaceiti ir visā Latvijā. Mēs nevaram teikt, ka pilnīgi visas pilsētas ir nosaktas, bet reģioni visi ir nosakti. Pirmais veids ir tātad pats farmaceits var uzrunāt, redzot, ka viņam ir priekšā cilvēks, kuram ļoti noderētu šis pakalpojums. Otrs ceļš ir, ka ārsts, teiksim, arī ģimenes ārsts var nosūtīt, lai rekomendētu iet uz šo saņemt pakalpojumu. Un trešais ir internetā vietne zaļupārskats.lv, kurā pacients var pats aizpildīt anketu. Viņš pats jūtās pārliecinātāks un viņš arī jūtās, ka es tagad lietoju pareizi. Un tātad arī šis individuālā saruna noteikti novada arī pie tāda emocionāli pozitīvāka efektu.